Ikdienā kontaktējoties ar uzņēmumu īpašniekiem, vadītājiem un arī apkalpošanas darbiniekiem, kā biznesa konsultants dzirdu par dažādiem izaicinājumiem darbā ar klientiem. Apkalpošanas darbinieki saskarās ar prasīgākiem klientiem, vadītājiem nav viegli aizpildīt visas vakances klientu apkalpošanā, bet īpašnieki vēlās ienesīgāku sadarbības ar esošiem klientiem paplašināšanu. Šie un līdzīgi viedokļi bija tas iemesls, kādēļ Merkurija komanda Latvijā nolēma noskaidrot, kāda ir situācija klientu apkalpošanā patreiz. Tādēļ veicām apjomīgu pētījumu par klientu apkalpošanas pieredzi, izaicinājumiem, risinājumiem klientu apkalpošanā. Šajā video sižetā apkopoti nozīmīgākie Merkurija Servikvala šī gada pētījuma rezultāti. Nu ko, skatāmies! Man ir liels gandarījums, ka pētījumā aktīvi iesaistījās gan vadītāji, gan apkalpošanas darbinieki, gan arī klienti un patērētāji. Vairāk kā 300 dalībnieku no dažādiem Latvijas uzņēmumiem novērtēja situāciju klientu apkalpošanā, un tas mums ļauj veiksmīgi salīdzināt dažādu klientu apkalpošanas iesaistīto grupu viedokli. Šajā pētījumā ir plaši pārstāvēts dažādu nozaru viedoklis, gan vairumtirgotāju un pakalpojumu sniedzēju, gan ražotāju vai informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, un arī mazumtirgotāji. Klientam lūdzām novērtēt vairākas jomas, un sekojošā grafikā ir apkopotas klientu prioritātes piegādātā izvēlē. No 10 dotajiem variantiem respondenti var izvēlēties 4 sev nozīmīgākos faktorus. Apkopojot gan biznesa, gan privāto klientu atbildes, ir redzams, ka visnozīmīgākais faktors klientiem ir sniegto pakalpojumu un preču kvalitāte. Otrajā viedā nobīdot cenu. Un, kas ir zīmīgi, šis ir pirmais no iepriekšējo 5 gadu pētījumiem, kurā kvalitāte ir apsteigusi cenu. Tā noteikti ir ļoti laba ziņa augstākas pievienotās vērtības piegādātājiem, ja vien viņu darbinieki māk radīt šo pievienoto vērtību sadarbībā ar klientiem. Šī pētījuma veikšana bija lielisks veids, lai noskaidrotu, ko klienti sagaida no apkalpošanas darbiniekiem. Apkopojot iegūtos rezultātus, redzams, ka klientiem vissvarīgākais ir tas, lai darbinieki ir viegli pieejami atbildot uz maniem pieprasījumiem. 3 no 4 respondentiem šis ir ļoti nozīmīgs faktors. Otra populārākā atbilde ar 70% ir lieliska savu pakalpojumu un preču klāstu pārzināšana. Vairāk kā 50% līmeni sasniedz arī ieinteresēta iedziļināšanās situācijā un kompetentas atbildes uz klientu jautājumiem. Tātad klientu sagaidāmais no apkalpošanas darbiniekiem ir viegla pieejama, kompetenta un personiska komunikācija. Klienti visaugstāk novērtē tieši cilvēcisku kontaktu un ieinteresētu sadarbību. Tādēļ jo interesantāk bija analizēt vadītāju un darbinieku vērtējumu 10 dažādiem klientu apkalpošanas sistēmas elementiem, kurus lūdzām novērtēt skalā no 1 līdz 7, kur 7 lieliski izmantots mūsu uzņēmumā, bet 1 nemaz nav raksturīgi mums. Salīdzinot zilzaļo vadītāju viedokli ar dzelteno grafiku darbinieku vērtējumu, jāatzīst, ka apkalpošanas vadītāji situāciju ir novērtējuši kritiskāk par darbiniekiem. Augstākais vērtējums gan darbinieku, gan arī vadītāju prāti ir tas, ka klientu apkalpošana ir nozīmīga uzņēmuma prioritāte. 6,29 punkti no 7. Tātad noteikti, nodefinēt, pasludināt apkalpošanu par nozīmīgu. Izskatās, ka vairums no uzņēmumiem to jau ir paveikuši. Viskritiskāk novērtēts klientu lojalitātes programma noderīgums klientiem, kas novērtēts pat zem 4 punktu robežas. Izskatās, ka apkalpošanas darbinieku kompetenci attīstība arī netiek veikta pietiekami sistemātiski, un klientu apmierinātības novērtēšana regularitāte šeit pietrūkst. Tātad jāpalūkojam deklarācijas, nevis tādus reālus darbus un risinājumus, ka klientu lojalitātes programma, klientu apmierinātības novērtēšana, apkalpošanas darbinieku kompetenci celšana. Daudziem uzņēmumiem tieši šajās jomās ir būtisks rezervs. Apkalpošanas darbinieku meistarību ar 10 rādītāju palīdzību bija iespēja novērtēt visiem, gan klientiem, gan pašiem darbiniekiem, gan arī apkalpošanas vadītājiem. Darbinieki ar vidēji 6+ vērtējumu uzskata sevi par lieliskiem. Vadītāji savukārt savu apkalpošanas komandu vērtējuši nedaudz pieticīgāk, vidēji 5,4 punktu līmenī. Bet klientu vērtējums kopējam apkalpošanas līmenim ir ļoti remdenais 4,4 punkti. Visskeptiskāko vērtējumu saņemot tieši no biznesa klientiem. Ja mēģinām saskatīt kādas tendences, tad salīdzinoši augstāk visi ir vērtējuši to, ka darbiniekiem ir pietiekami pozitīva attieksme. Klientu vērtējumā tomēr saņemot tikai 4,7 punktus.
Ļoti kritiski novērtēta ir darbinieku prasme risināt sarežģītas apkalpošanas situācijas. Klientu vērtējumā 4,1 punkts, kas faktiski ir ļoti kritisks vērtējums. Gandrīz tikpat skeptisks vērtējums ir darbinieku mākai pārliecināt klientus par sadarbības turpināšanu. Neskatoties uz darbinieku augsto pašvērtējumu, klienti viskritiskāk ar 4 punktiem ir darbinieku meistarību panākt klientu apmierinātību un vēlmu turpināt sadarbību novērtējuši. Tātad uzņēmumi, kur panāks savu darbinieku lielāku fokusēšanos uz klientu apmierinātību un sadarbības turpināšanu ilgtermiņā, var iegūt sev nozīmīgu konkurences priekšrocību, lai būtiski paaugstinātu atdevi no esošo klientu apkalpošanas. Noslēdzošā pētījuma joma bija tas, ar kādiem izaicinājumiem uzņēmējs saskarās, nodrošinot klientiem vajadzīgo apkalpošanas līmeni. Tieši vadītājiem lūdzām izvēlēties, ar kādiem izaicinājumiem viņi saskarās biežāk. Zīmīgi, ka šeit uzņēmēju domas dalījās, jo 8 no 10 izaicinājumiem ir ieguvuši stipru līdzīgu vērtējumu. Tātad dažādiem uzņēmumiem izaicinājumi var būt ļoti atšķirīgi. Katrs otrais vadītājs ir saskāries ar grūtībām klientu apkalpošanas komandas noklumplektēšanā, bet otra populārākā atbilde bija pārējo uzņēmumu dienestu sadarbības nodrošināšana veiksmīgākai klientu apkalpošanai. Klientu apkalpošanas darbinieku meistarības nodrošināšana ir vēl viena no jomām, kas vijās cauri visam pētījumam. Gan kā zemes klientu vērtējums par darbinieku meistarību, gan kā nesistemātiski pieeja darbinieku kompetenci attīstībai, gan arī kā izaicinājums panākt meistarīgāku klientu apkalpošanu. Tādēļ esam apkopojuši vienkāršus ieteikumus klientu apkalpošanas pilnveidošanai. Iesakām sākt ar klientu viedokļu noskaidrošanu par esošo sadarbību. Paveicot klientu apmierinātības pētījumu kvalitatīvi, ir iespējams precīzāk noskaidrot jomas, kurās jāpanāk uzlabojumi, kā arī labāk saprast klientu vēlmes un vajadzības, lai pilnveidotu pakalpojumu klāstu. Nākamais solis būtu klientu pieredzes noteikšana, skaidri nodefinējot, kādu apkalpošanas pieredzi vēlamies sagādāt saviem klientiem. Tad ir laiks nodrošināt, lai apkalpošanas darbinieki labi apzinās vajadzīgo apkalpošanas stilu. Šajā jomā lieliski var palīdzēt klientu apkalpošanas darbinieku treniņš. Lai klientu apkalpošanas līmeni paaugstinātu, nozīmīga loma ir tieši apkalpošanas vadītājiem. Gan rādot personīgu piemēru, gan motivējot darbiniekus sniegt klientiem lielisku apkalpošanas pieredzi, gan arī meklējot jomas, kurās apkalpošanas kvalitāte būtu nākotnē jāuzlabo. Šādā veidā darbojoties, uzņēmums var būtiski uzlabot savu klientu apkalpošanu, panākt augstāku klientu apmierinātības līmeni un nostiprināt klientu vēlmi turpināt vai paplašināt sadarbību. Ja Servikola pētījuma rezultāti palīdzēja tev pamanīt rezerves savu uzņēmumu klientu pieredzes uzlabošanā, vai arī ir vajadzīgs atbalsts klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanās, sazinies ar Merkurī komandu un mēs palīdzēsim izvēlēties efektīvo veidu tieši tavu uzņēmumu klientu apmierinātības paaugstināšanai. Sasniedz vairāk!